Ir 14,1 minūte. Labdien, kolēģi, klātsošie! Sāksim kārtējo sociālo un veselības jautājumu komitejas sēdi. Darba kārtībā šodien paredzēti 3 lemjošie jautājumi un 1 informatīvais jautājums. Vai kādam ir kaut kas piebilstams, papildināms pie darba kārtības ar ierosinājumiem? Tā, neredzu nevienu ierosinājumu un papildinājumu. Tātad varam uzsākt balsošanu par darba kārtību. Jā, par visi 6. Tātad pirmais darba kārtības jautājums ir par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas adresē Gaujas iela 26, 27 Madonas novads īres līguma pagarināšanu. Kā ziņotājs norādīts Guntis Ķevers. Ir Gunti, lūdzu? Zumā. Neredzu, Guntis laikam nav zumā. Tātad. Mēs varbūt varam mēģināt noziņot. Par lūdzu, Ramon, jā. Jā, tātad es došu kolēģei vārdu. Es īsti nezinu, kā iesākt, varbūt mums ir aktuāli saistošie. Nē, šis ir par speciālistam izīrējumu. Jā, Gaujas ielā ir saņemts personas iesniegums ar lūgumu pagarināt speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas Gaujas ielā 26, 27 Madonā īres līgumu. Un es saprotu, ka ir izvērtēts un tiek virzīts priekšlikums pagarināt īres līgumu uz 3 gadiem līdz 29. gada 30. martam. Jā, tā mēs arī iepazināmies. Lēmuma projektā tas viss ir atspoguļots. Kolēģi, vai kādam ir kaut kas piebilstams? Neredzu nevienam nekas. Man arī nav nekas piebilstams. Es domāju, ka arī virzam tālāk uz domes sēdi, uzsāku balsošanu. Tātad par 6 pret nav, atturās nav. Jautājums tālāk nodots domes sēdes skatīšanā. Tātad otrais darba kārtības jautājums ir par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu par Madonas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā izdošanu. Ziņo Ramona. Lūdzu, Ramona. Jā, mēs te kopā mēģināsim noziņot. Šie saistošie noteikumi jau ir uzsākts darbs pie viņiem ļoti, ļoti sen, bet mēs, laikam viņi ir salīdzinoši komplicēti, skar ļoti daudz iesaistītās puses, līdz ar ko neiet tik viegli mums ar viņu apstiprināšanu. Un tagad ir sagatavota redakcija, ir bijusi sabiedrības viedokļa noskaidrošana, esam veikuši labojumus. Tie labojumi visi ir aprakstīti paskaidrojuma rakstā. Kuri punkti ir ņemti ārā, kuri punkti ir papildināti. Esam izrunājuši arī ar iesaistītajām pusēm. Šajā gadījumā tas ir sociālais dienests, vienojušies par kategorijām, jo šobrīd ir papildinātas kategorijas, kā tas ir bijis iepriekš Varakļānu novada saistošajos noteikumos, kas nozīmē, ka tagad šīs, gribētu jūs teikt, tāda plašāks iedzīvotāju loks varēs saņemt atbalstu no pašvaldības, gan uz vispārīgajā kārtībā saņemamajiem dzīvokļiem, gan uz sociālajiem dzīvokļiem. Es nezinu, mēs esam ar speciālistiem diezgan daudz runājuši. Ja jums ir kādi konkrēti jautājumi, tad mēs varam atbildēt, bet droši vien, ka es neiešu pāri vairs atkārtot tām kategorijām. Jo šobrīd jau mēs runājam par saistošo noteikumu izdošanu, kas nozīmē, ka šo redakciju virzam uz varam ministriju, un tad, ja viņi kaut kādus iebildumus sūtīs, tad veiksim labojumus. Labi, Ramon, paldies, sapratām, jā. Kolēģi, kā jums, vai ir kaut kas piebilstams, esam skatījušies? Konkrētāk es skatos, nevienam detalizēti nav nekas. Par šo jautājumu mēs runājam jau iepriekšējās sapulcēs par to,
par tiem iedzīvotājiem, cilvēkiem, kuriem pienāktos, kuriem šī salīdzinājumā ar Madonas novadu vai ne plašākam iedzīvotāju lokam. Es biju tas, kas šo atbalstīja arī, lai ir šī iespēja, cik, protams, reāli dabā būs iespējas piešķirt vai ne šo dzīvojumu platību, laiks rādīs, bet es esmu arī atbalstošs par šiem noteikumiem. Kolēģi, es redzu, ka it kā Ramon, lūdzu. Es vienīgais tā varbūt vērst uzmanību uz to, ka mēs tiešām esam paplašinājuši tās kategorijas, kas nozīmē, ka mums būs vairāk personu, kas vērsīsies pašvaldībā ar lūgumu piešķirt dzīvokļus. Es domāju, ka jūs esat informēti par to, kādā stāvoklī ir mūsu dzīvokļi. Jautājums ir, vai mēs atradīsim iespējas un resursus, kā tos dzīvokļus savest kārtībā, lai tām personām varētu arī viņus piedāvāt. Lūdzu, Zigfrīde. Jā, labdien vēlreiz visiem. Es tiešām gribētu pateikt paldies visiem, kas piedalījās šajā dokumentu izstrādē. Pilnīgi piekrītu Ramonai, kad jautājums ir komplicēts, jo tas ir ļoti svarīgi cilvēkiem dzīves vieta. Un vēl vairāk arī mums ir svarīgi, lai cilvēki šeit paliktu uz vietas. Un es tiešām gribētu pateikt paldies, ka mēs esam iekļāvuši atbalstu ģimenēm ar 3 bērniem. Un arī es Ramonai piekrītu tam, ka mums ir jādomā par šādu dzīvokļu sagatavošanu, lai mēs varētu arī piešķirt, ja arī šādas ģimenes, ne tikai ģimenes, bet arī pārējie, kas šajā noteikumos šeit ir atbalstāmi, tad mums tiešām no tā naudas, ko mēs iekasējam par īri, mums arī plānveidīgi tad arī jādomā par esošo mūsu pašvaldības dzīvokļu remontu, labiekārtošanu, tam līdzīgi. Protams, ka jāpiedāvā ir labs dzīvoklis. Un tiešām pie nākamajiem lēmumiem, es iespējams, ka tie kaut kas padomā mums ir, tad no šīs īres naudas mēs varētu arī kaut kādu, varbūt pat katru gadu plānot kaut kādu daļu mūsu dzīvokļus jau atremontēt un ko varam pieklājīgi piedāvāt cilvēkiem, kuriem šāds atbalsts vajadzīgs. Paldies! Paldies, Zigfrīde, jā. Kā jau saprotam, skaidrs, kad lieta ir izcināma un pie tās būs jāstrādā, ir vietas, kur varbūt šo dzīvokļu ir vairāk, arī mūsu teritorijā. Skaidrs, ka Madonas pilsētā visiem gribētājiem nepietiks dzīvojamās platības, un es domāju, pašvaldībai tas arī nebūtu mērķis visus izmitināt Madonas pilsētā. Teritorijā ir dzīvokļi, jāveic, teiksim, remonts un kaut kādas darbības ar viņiem, bet es domāju, iespēja pastāv. Labi, vēl kāds varbūt kolēģi grib izteikties? Nevienu paceltu roku neredzu, tātad uzsāku balsošanu. Slēdzu balsošanu. Un tātad par 6 pret atturās nav. Tad jautājums nodos tālāk uz domes sēdi. Tātad 3. darba kārtības jautājums ir par Madonas novada pašvaldības iekšējā normatīva akta grozījumi Madonas novada pašvaldības 2025. gada 30. oktobra iekšējā normatīva akta numur 27 dzīvokļu jautājumu komisijas nolikums izdošanu. Ziņo Ivars Bočs. Te man norādīts, Ivars ir mums Zoomā. Ja nē, tad ir Ivar. Lūdzu, Ivar. Ivars ir klāt. Labdien! Komisijas nolikums tika apstiprināts pagājušā gada oktobrī, tā ka dokuments patiesībā ir svaigs, bet grozījumi nepieciešami bija patiesībā organizatorisku iemeslu dēļ. Administrācijā tiek mainīti darbinieki, un tāpēc šī komisijas sekretārs no citas nodaļas ir. Tā ka galvenokārt šī iemesla dēļ dokuments tiek atvērts, un kā bieži ir, kad dokuments tiek atvērts kādiem grozījumiem, tad vienmēr tiek vēl pamanītas varbūt kaut kādas nianses un kaut kādi redakcionāli labojumi tiek veikti.
Grozījumi nav lieli, tur, kā redzat, tur varbūt tiek precizēti komisijas priekšsēdētāja, tur pilnvarojumi un darba uzdevumi, tāpat komisijas sekretāra darba uzdevumi. Tie ir galvenie momenti, bet tā savā būtībā dokuments netiek tur kardināli mainīts. Tā dažos vārdos patiesībā. Jā, pielikumos mēs arī varam iepazīties, kuri punkti un kādā veidā tiek grozīti. Labi, paldies, Ivar. Vai ir kāds kolēģis, kas grib arī piebilst kaut ko pie šī jautājuma? Paceltu roku nevienu neredzu. Labi, paldies, kolēģi. Nodosim balsošanai. Uzsāku balsošanu. Man neparādījās neskapēc, bet es pieļauju, kad es pastīšos atpakaļ, kāda bija rezultāts. Man pārlēdza pāri. Jā, par 6 pret atturās nav jautājums nodos tālākai skatīšanā domes sēdē. Paldies, Ivar, jā. Paldies. Tātad esam nonākuši pie informatīvā jautājuma. Pie informatīvā 4. jautājuma, informatīvais jautājums par pensijas pakalpojumu. Ziņo Ilze Fārneste. Lūdzu, Ilze. Labdien! Noteikti jau atceraties, ka pagājušā sēdē mēs skatījāmies par šo jautājumu, par pensijas pakalpojumu, kas ir iekļauts mūsu saistošos noteikumus, kas ir par pakalpojumiem Madonas novadā. Kā vienmēr daudzas lietas var uzlabot labāk, ja vēlreiz tiecies pārunā, un vakardien mums bija tikšanās ar biedrību samariešiem, ar Zikfrīdu bija tikšanās, Aigars bija Ramona, bija samarieši, pakalpojumu nodaļas vadītāja Zanda Roģe, vietniece Aina un es. Un mēs tiešām pārunājām ļoti sīki skrupulozi par tām iespējām, kādas ir, kā darīt labāk pašvaldībai, saprotot to, ka mums šai pakalpojumā noteikti nebūs nepieciešamas visas 24 vietas, tad šobrīd nekustamā īpašuma nodaļa Ramona ir pasūtījusi, vārds sakot, lai novērtētu šo īpašumu, un tiks slēgts nomas līgums, un līdz ar to kopā tiks slēgts arī pakalpojuma līgums, kurā arī tiks atrunātas Madonas novada pašvaldībai vietu skaits, cik būs nepieciešams mums. Kāpēc tika tāds lēmums kopā, jo samariešiem bija jurists līdzās un arī ir mūsu juristu konsultācijas, ka tad deliģējumā ir lielākas problēmas nodot citām pašvaldībām. Tas ir diezgan ar dokumentāli, savstarpējie norēķini un vispārējais, bet ja ir nomas līgums un pakalpojumu līgumā, tad to var izdarīt drusku vienkāršāk. Mēs iedodam viņiem lielākas iespējas šo pakalpojumu sniegt arī cita novada iedzīvotājiem. Tika izrunāts arī par to, kas notiek, ja tiek ievietots pensijas pakalpojumā cita novada iedzīvotājs. Tās ir tādas pašas līdzības, kā piemēram šobrīd grupu dzīvoklī arī mums atrodas citu novadu iedzīvotāji. Viņi var savu papildus deklarēto dzīves vietu pakalpojumu vietā to deklarēt, bet saistības ar to novadu, no kura viņš ir ievietots, tāpatās to sniegs tas novads, kura novada iedzīvotājs ir. Samariešu apvienības vadītājs Andris Bērziņš arī par to ir runājis ar Rīgas pašvaldību, kādas būtu iespējas un cik ir nepieciešams tiešām šādiem cilvēkiem pakalpojums. Saprotam, ka arī
tad tur varētu būt pat no Rīgas šo pakalpojumu varētu piepildīt. Tā kā šobrīd iesim šādu ceļu, kad būs sagatavots vērtējums, lai varētu gatavot juristi šo nomas līgumu par telpām, tad arī gatavosim šo pakalpojumu līgumu, un mēs tā cerīgi esam uz maija mēnesi, ka mēs varētu sākt šo pakalpojumu sniegt. Neredzu, vai ir Aigars pieslēdzies vai nav, bet varbūt var arī Zigfrīds kādu vārdu teikt, un ir arī Samariešu apvienības, kas atbild par mūsu pakalpojumu Madonas novadā, ir pieslēgusies, kā arī pagājušo reizi bija Inga Brenta Mieze. Ja ir vēl kādi jautājumi, tad lūdzu uzdodiet. Grozījumus, nekādus saistošos noteikumos mēs neveiksim par līdzmaksājumu, jo arī šo pakalpojumu var saņemt, ja cilvēks, pieņemsim, vai kāds viņa likumīgais apgādnieks ir gatavs par to pakalpojumu samaksāt, tad tā ir iespēja tāda. No cilvēkiem līdzmaksājums varētu būt tajā mirklī, ja viņam ir kaut kas vairāk vajadzīgs pie palīdzības par mājaprūpas pakalpojumu. Par mājaprūpas pakalpojumu mums jau ir savi saistošie noteikumi, un šī pati biedrība šobrīd mums ir deleģējuma un šo pakalpojumu jau sniedz mūsu novada iedzīvotājiem. Bet noteikti Zigfrīds mani vēl papildinās, kāda bija mūsu vakardienas saruna un kāds uzdevums vēl ir jāizdara juristiem pēc novērtējuma saņemšanas. Paldies! Labi, es secīgi, es tad nedaudz iesprūkšos pirmāk. Tad novērtējums ēkai, tad sanāks tā, ka mēs šo ēku gribam iznomāt par tirgu pieejamo summu samāriešiem, es tā saprotu. Jā. Kas ir par novērtējumu? Ramona ir atslēgusies, ja laikam nav vairs. Žēl. Jā. Tā es saprotu. Jā. Nu, tas jau tā no tāda pašvaldības viedokļa ļoti labi izklausās. Labi, Zigfrīd, lūdzu, droši vien, ka tu zini vairāk par šo stāstu. Jā. Jā, es domāju, ka tiešām pievienošos Ilas uzskatam par vakardienas mūsu kopīgo tikšanos ar izpratnes veidošanu, un vēlreiz gribu pateikt paldies samariešiem par viņu nostāju, par izpratni, par vajadzību un arī par tiem pakalpojumiem, ko līdz šim mums sniedz un pašreiz sniedz. Es ļoti ceru, ka arī šis pakalpojums mums nākotnē izdosies labs, jo mēs ar šo pakalpojumu ieviešanu principā noseksim to posmu, kuru mēs līdz šim varbūt nespējam nosekt ar esošiem pakalpojumiem, jo šeit principā mēs runājam par cilvēkiem, kam ir pirmais, otrais aprūpes līmenis, un bieži vien tur, kur viņi šobrīd atrodas institūcijās, ko mēs saprotam ar pansionātiem, īsti tā nebūtu viņa vieta, jo viņi ir pietiekami pašpietiekami cilvēki. Taču tajā pašā laikā viņš arī īsti neiedaras sociālajā dzīvoklī, kuru mēs varam arī iedot šādu atbalstu, jo viņš tomēr ir pašpietiekams līdz kaut kādai noteiktai robežai, un tieši pansija ir tā vieta, kas varbūt viņam iedotu šo atbalstu, lai viņš būtu pietiekami neatkarīgs, bet tieši laikā arī viņš ir kādās situācijās dzīvēs ir atbalstīts. Plus, ja ņem vērā to, ka šādi cilvēki pat ir varbūt pat darbspējīgi kaut kādā veidā, tad tieši pansija un pansijas ar izmaksas salīdzinot ar pansionātu, ja kāds atrodas, tad, protams, tās uz pusi zemāks ir nekā pansionāta esot. Tā kā es domāju, ka šis atrisinās daudz lietas, arī cilvēks, kas varbūt nonākuši uz ielas, ja teiksim ļoti tuvu tādam bezpajumtnieku statusam, un kurš cilvēks pats varbūt ar saviem spēkiem nespēja organizēt savu dzīves vietu. Un tam līdzīgi šajā gadījumā pansionācijā būtu par nevajadzīgs tāds pakalpojums, bet pansija un sociālais dzīvoklis arī vēl nav, jo viņš tomēr netiek galā ar savu dzīvības, bet pansija būtu īstā vieta, kur šo atbalstu šiem cilvēkiem iedot. Pie tam daudz lētāk nekā varbūt šajā gadījumā notiek lētāk nekā pansionātā, kā līdz šim varbūt mēs esam rīkojušies, lai kur šo cilvēku ievietot. Tā kā es ļoti aicinātu deputātus atbalstīt šo. Arī tā forma pilnīgi pareizi. Tu saprati, tad it kā mēs dodam, šis novērtējums būs, bet atšķirība ar to, ka tā nebūs nomas izsola ar to.
Jo šajā gadījumā mums ir likumā dot iespēju, ja šis te, ja mēs iznomājam kādu lietu ēku, un ja viņi ar konkrētu mērķi šajā gadījumā, ja tā ir sociālā palīdzība, kas arī ir pensijas pakalpojums, sociālā palīdzība, ja sociāla aizsardzība, kā likumā rakstīts. Ja. Līdz ar to mums nav jārīko šī nomas izsole. Tādā veidā mums ir daudz vienkāršāk sasniegt šo mērķi, šo pakalpojumu sniedzēju tieši šajā gadījumā samariešu. Tā tas ir manā skatījumā. Par vietām, cik daudz pašvaldībai vajadzīgs, tātad par to mēs vēl noteikti pie pakalpojumu līguma, kad slēgsim pakalpojumu līgumu, tad, protams, arī izšķirsies sociālā dienests arī teiks, cik šobrīd varbūt ir nepieciešams, tad tās vietas tās ir 10 vai mazāk vai vairāk, par to tad mēs runāsim tajā brīdī, kad mēs šo pakalpojumu līgumu slēgsim. Taču, cik es saprotu, jau šobrīd ir cilvēki, kam šāds pakalpojums ir nepieciešams. Tā. Ilze, papildinība. Es jau gribētu tiešām lūgt deputātus atbalstīt, jo par šo pensijas pakalpojumu mēs esam gājuši jau diezgan ilgu ceļu, jau mūsu iepriekšējos saistošos noteikumos pirms šīs novada reformas jau tika pieņemts lēmums. Šajā ēkā tika ieguldīti papildus līdzekļi, lai mēs varētu šo pakalpojumu uzsākt darbībā, un tas jauninājums, kas tika izdarīts, ja pirmajā stāvā jau bija šī te virtuve un tādas lietas, kur varētu šie cilvēki sev gatavot, ēst un pāest un viss pārējais, tad otrajā stāvā tādas iespējas nebija. Tad no pagājušā gadā tika veikts projekts ar visu iepirkumu. Arī otrajā stāvā ir izveidota virtuve, lai šie cilvēki, kuri varbūt tās nevajag dzīvot pirmajā stāvā, jo viņiem nav šādu varbūt funkcionālu traucējumu, neskatoties uz to, ka mums ir arī pacēlājs un var šajā kā nokļūt uz otro stāvu, bet ir izveidota virtuve un deputāti jau tagad precīzu gadu nepateikšu, kad tika pieņemts lēmums, ka mēs ejam uz šādu pakalpojumu, veicām grozījumus savos saistošos noteikumos, pieņēma lēmumu. Šobrīd noteikti ir pašvaldības līdzekļi ieguldīti, ir saistošos noteikumos. Un ne tikai tāpēc, ka varbūt tās ir kā manas vadītājas iegribas, bet tās ir tieši sociālo situāciju gadījumu risināšanas vajadzības, jo līdz šim mēs to esam aizlāpījušies ar ievietošanu aprūpes centrā. Ja ir sociālie dzīvokļi bijuši, tad nevienmēr visi ir bijuši pirmajā stāvā, lai cilvēkiem būtu ērtāk piekļūstams, tad šeit tiešām ir iespēja šos klientus ja tā drīkst teikt, pēc novērtēšanas, kur arī katrs klients dienestā saņemot sociālo pakalpojumu tiek novērtēts atbilstoši ministru kabineta noteikumiem, un tas nav tā, ka kāds pasaka, ka es vēlos, viņš tiek novērtēts, un mēs pēc savām iespējām katram cilvēkam individuāli, neviens ar varu nekad netiek kaut kur ievietots, bet ja ir bijušas krīzes situācijas, kā Zigfrīda kungs teica, kad mēs esam ievietojuši pansionātos, tautas valodā saucot, tas ir sociālās aprūpes centros. Šobrīd mums ir tādi klienti, kuri jau ir uzrakstījuši šos iesniegumus, ka viņi vēlās iet laukā no aprūpes centra, jo veselības stāvoklis ir uzlabojies un viņiem nav kur atgriezties. Tad šī būtu tā iespēja, un pagājušajā nedēļā man pat zvanīja no Dzelzavas pārvaldnieks, kad arī ir viena ģimene, kuriem ir no šīs Kūdras mājas, es gan nepavaicāju, kāds iemesls ir jāatbrīvo šī māja, tad arī šie cilvēki būtu iespējams varētu saņemt šo pakalpojumu. Šobrīd nevarēju neko ļoti solīt, bet es esmu ļoti optimistiska un pārliecināta, ka jūs tomēr pieņemsiet šādu lēmumu un mums būs šis Madonas novada iedzīvotājiem šāds pakalpojums. Paldies! Paldies, Ilze! Varbūt samāriešu pārstāve Inga varbūt kaut ko grib vēl piemitināt.
Labdien! Dien. Laikam gluži vairs nekas jaunāks nav ko piemetināt. Jā, vakar tiešām gari, plaši, ilgi debatējām no visām pusēm un mēģināsim pielāgoties pašvaldību vajadzībai, iespējām un tā tālāk un sniegt šo pakalpojumu gan novada, gan ārpus Madonas novada iedzīvotājiem. Tā kā idejas ir visādas un dažādas, tā kā mēs esam gatavi turpināt uzsākt to darbu un domāt par šo te pakalpojumu, kādā formātā un kā labāk, kvalitatīvāk un tā. Jā, paldies, Inga. Tad man būtu tas jautājums arī par mūsu pašu novadu, man būtu tā kā skaidrs vai ne, bet kāda ir, teiksim, tā kārtība vai tā interese par šo pakalpojumu, vai jums jau ir kaut kādas, teiksim, tās saiknes ar citiem sociālajiem dienestiem, vai cilvēki paši uzzinās un varēs tā kā ievietot pensijā? Kā tas notiks? Principā jau ir tā, ka visnotaļ arī dienestiem ir savi kanāli un kopēji čati, kuros, ja ir tā, ka nespējam piepildīt atlikušās vietas, tad to info var ielikt dienestu vadītāju čatā, Ilzi pieņemsim, un tad dienests līdz ar to ir principā uzreiz ar vienu pogu visā Latvijā saņem informāciju, ka šāda opcija pastāv. Bet es domāju, ka iespējams pat nebūs vajadzība, jo mūsu vadītājs ir runājis ar Rīgas domas labklājības departamentu, kuriem ļoti interesē šis pakalpojums un kur ir ieinteresēti, un tās vietas nav bezizmēra. Ja kaut vai puse aiziet Madonas novadam, tad tās ir tur atlikušās 12 vietas, kas, pieņemsim, priekš tādas pašas Rīgas ir nekas. Tā kā es domāju, kad piepildījums būs, droši vien, ka ne uzreiz, kamēr ieiesies, kamēr dokumenti, kamēr tā tālāk, bet šobrīd šis pakalpojums ir nepieciešams, jo nav ļoti daudz pakalpojumu tādi, kas ir starp patvērsmi, starp pansionātu, tāda vidusceļa īsti nav, ir vai nu viens grāvis vai otrs grāvis, un tad es domāju, ka būs ok, un ja būs nepieciešama palīdzība piepildījumā, tad noteikti mēs ziņosim arī Ilzei, un lai šo info novada tālāk Latvijas soc dienestu vadītājiem, kas tad arī varēs izlemt, vai viņiem ir vajadzīgs, nav vajadzīgs, bet informatīvi varu teikt, ka ik pa laikam kāds zvana, kāds interesējās, kur vai ir tāds pakalpojums, nav, tā kā interesi jau ir. Jā, un summāri runājot, vai ne, tie ir tie paši skaidri, ko mēs iepriekš apspriedām, vai ne, tad šīs dienas maksa par konkrēto klientu. Jā, šobrīd, ja nekas nemainās līdz nezinu, pakalpojumu līgumam un nenāk klāt vēl kaut kādas, nezinu, īpašākas vajadzības vai vēl kaut kas, tad šobrīd tie ir tās pašas summas, jā. Labi, paldies, Inga. Zikfrīda, skatos, pacelt roka, lūdzu. Jā, es izmantoju vēlreiz iespēju pateikt, ka bez šīs sociālās palīdzības cilvēkiem mēs arī iegūstam vēl divas lietas. Pirmkārt, darba vietas. Tas, kas, kā jau samarieši arī apliecināja, ka viņi ļoti interesēti ir tieši vietējā darba spēka atrast, lai turpat tuvumā būtu. Un iespējams, ka ir arī interesi var bijis, kas zvanīšu, kas varētu uzsākt. Tā kā tas ir ļoti liels katra darba vieta, ko mēs ar saviem pakalpojumiem radām. Tas ir tikai iegūms mūsu iedzīvotājiem. Un otrs ir plus, mēs iepūšam dzīvību un atdodam dzīvību šai ēkai, lielai ēkai, kas labu laiku jau stāvēs, tomēr ir tukša. Un tā kā vieta, ir dzīva. Paldies! Jā, no savas puses vēl varu pateikt arī to, kad visnotaļ mēs mēģināsim, nesolu burvju nūjiņu, bet mēs mēģināsim tajos gadījumos, kur tomēr kaut mazākā cerība pastāv, rast risinājumu šo cilvēku ne tikai tādai vienkāršai esamībai Rupsala ēkā, bet kaut kādam pielietojumam un viņu jēgpilnai ikdienai, mēģinot attīstīt arī tajā vietā, ko tā vieta atļauj, visticamāk kaut kādas, nezinu, viņu nodarbes, kas saistītas ir
nu, ne gluži lauksaimniecību, bet kaut kādu dārzenīšu audzēšanu vai vēl kaut kas. Nu, respektīvi, visu, ko, lai tie cilvēki spētu varbūt pat saprast, ka var dzīvot savādāk, varbūt dot viņiem šo cerību, kad arī viņu prasmes noder un arī attīstīt tās prasmes tik tālu, cik tās ir iespējams un iespēja robežās pat cerēt uz to, ka var būt kāds no viņiem visiem spēs arī pēc kaut kādu laiku pateikt, kad viss ir ok, un es varu iet vai nu tur sociālā dzīvoklī, vai ir dokumenti sakārtot, invaliditātes, vēl kaut kas, vai arī ir darbs atrasts un ir šīs te darba attiecības un ir iespēja dzīvot patstāvīgu dzīvi. Tā kā es ļoti ceru, ka tas pienesums kaut kādā nākotnes perspektīvā varētu būt lielāks kā tikai šīs ēkas tāds aizpildījums. Paldies! Jā, paldies. Zikfrīd, tev vēl pacelt roku? Jā, es tiešām atvainojos, bet es gribētu papildināt Ingas teikto un apstiprināt tam, ka tieši tā Samarijas arī strādā. Jo vakar es biju apmeklējis arī dienas centru mums Madonā, un kāds ieejot iekšā dienas centrā, kāds no klientiem, man tiešām izrādīja, cik viņi labi dzīvojot un kā viņam labi klājās, kā viņš teica, viņš man veda uz siltumnīcu. Man aizved uz siltumnīcu, viņš rādīja un priecājās par tomātu stādiem, kas ir sadīguši, bija vēl citur stádi bija. Nu, tiešām tā tas ir un tā ir tā jēgpilnā nodarbošanās, gan šobrīd kā apliecinājums dienas centrā, un mums vēl jātic arī, ka šādā veidā arī, ar šādām pašām metodēm un mērķiem arī strādās Pancijā. Tā kā paldies jums! Tiešām ir prieks, un cik cilvēki viņi lepni bija, tiešām bija ļoti lepnis ar to, ka tur augtie zaļie stādiņi. Paši. Paldies! Labi. Aivi, lūdzu. Jā, es varbūt palaidu garām. Es gribēju pajautāt to, ko pagājušais Aigars vaicāja, kur bija nesapratne par tām lokālām sistēmām apkuras, ūdens apgādes un kanalizācijas. Tad tās tiek pārņemtas pilnībā arī samariešiem? Jā, tās visas tiek pārņemtas samarieši, to visu pārņems arī par to. Mēs vakardien Aivi runājām. Aigars arī izstāstīja, ka tur ir šis granulu katls un izstāstīja visu, kad viņi pārņems, noslēgs nomas līgumu, kas viņiem ir jādara gan par ūdeni, kas ir neatkarīgi šai mājai, gan par kanalizāciju, kas visu viņiem ir reizi gadā jāizdara. Jā, par to viss tika vakardien izrunāts. Visu viņi pārņems. Jā. Paldies! Labi, kolēģi, vai ir vēl kāds, kas grib izteikties? Šis nav lemjamais jautājums, tas vienkārši tādai zināšanai, lai sajustu droši vien to temperatūru, kāda no mums varētu būt. Neredzu, es domāju, ka... Šis jautājums, Artur, tika ar tādu mērķi ielikts informatīvs, jo mēs šobrīd nezinām, kad mums atnāks šie dokumenti par vērtēšanu īpašumā, un tad, kad viņi būs atnākuši, tad juristi gatavo šos līgumus, jo ir jāpieņem domas lēmums, ka tiks slēgts šāds nomas līgums un pakalpojumu līgums, tāpēc, lai nav tā, ka jūs par to nebūtu šodien neko dzirdējuši, nezinātu, kad, jo tā situācija mēs šobrīd, Ramona, nevarēja precīzi pateikt, kad varētu būt šie. Varētu būt tā, kā pat uz domu varētu, varbūt. Mēs tā ļoti ceram, jo patiesībā tuvojas pavasaris, un kā mēs vakardien norunājām, ja šī tik strauji nāks, tad, protams, tā māja apkārt ir jāapkop, kā jūs saprotiet, minimāli jau tika šī māja apkopta apkārtne, bet, lai nav tā, ka mēs ieejam, un tad tur klientiem ir, tā apkārtne tomēr arī daudz ko izsaka, tā vizualizācija, ka drusku jāpiekopja, un man pat vakardien vispār radās ideja, varbūt mums tur tauku uzrīkot, kas ir aprīlī, un sakopt, un, tā kā ir par to jādomā jau, laicīgi. Labi, paldies, Ilze. Jā, es domāju, kolēģi, sapratāt, vai ne to ideju. Pamatu uzstādījums jau nemainās, funkcija ir tā pati iezīmētā, kas ir bijis. Vienkārši tas modelis, kādā pašvaldība nodot šo darbību tālākai rīcībai. Es skatos, kad visi droši vien tie, kas vēlējās, ir izteikušies. Un tad arī šo jautājumu varam uzskatīt, ka mēs esam
izrunājuši. Paldies, kolēģi, domāju, par šodienas darbu un gana ātri un veiksmīgi priekš tādas saulainas pēcpusdienas esam paveikuši mūsu uzdotos jautājumus. Paldies!